Labdien! Tātad, šodien mēs runāsim, mums ir vācu valoda, ja? Tātad mēs sāksim ar tādiem vārdiem ar artikulu, pēc tam varēsim turpināt ar tādiem vārdiem ar norādēm un ar tādiem īpašības vārdiem, pēc tam ar tādiem darbības vārdiem, kurus vajadzētu zināt šajā tēmā, un pēc tam jau par tādu lielāku gramatiku par akuzatīvu formu, un pēc tam arī ar ko, datīvu forma vācu valodā, un kā strādā locīšana ar artikulu. Labi, mēs varam sākt ar tādiem jautriem vārdiem. Tātad mums ir, es varbūt varētu izmantot tekstu šajā situācijā. Tātad mums pirmais vārds die Handynummer. Tad šoreiz šis mums nozīmē telefona numurs, tāpat arī die telefonnummer, ja? Tas ir loģiski, ja? Tas ir pirmais vārds. Un artikuls die, abiem diviem. Tālāk mums ir die adrese, kas ir, adrese, ja? Arī ar die. Šitie visi vārdi ir samērā viegli, jo ir arī, piemēram, die nummer. Ne? Atcerieties ar lielo burtrakstīnu, tā kā die, jā, viss ir die. Tad mums varētu būt vēl viens die vārds, die Straße. Es rakstīšu ar dubult S, bet ir ar SZ, ja? To jūs sapratīsiet. Tad ir die Straße, tad vēl ir vēl viens vārds, ko jūs varētu iemācīties, die Band, kas ir grupa, ja? Tā kā, angliski band, ja? Un Straße ir iela. Tātad telefona numurs, handynummer vai telefonnummer, die Straße, kas ir iela, die Nummer, kas ir numurs, die Adrese, kas ir adrese, protams, die Band, kas ir grupa. Un tad mums ir viens ar der artikulu, kas ir der Platz. Jā, tātad der Platz. Tātad der Platz ir laukums. Ok. Tātad šie ir tie vārdi, kurus vajadzētu zināt. Tā kā, ich gehe zu Fuß zum der Platz. Vai zum dem Platz, jā, par to mēs mācīsimies vēlāk drusiņ. Un tie ir visi vārdi, kurus jums vajadzētu zināt. Tātad, pēc šitā mums ir tādi paskaidrojošie vārdi. Sākam ar tādu vienkāršu dort, kas nozīmē tur, tā kā get dort, ja? Get dort, ej tur, ja? Tas ir viens. Vēl viens, ko vācieši visu laiku lieto, pünktlich, tātad šeit ir ar umlautu, tūlīt izlabošu. Ja. Te pieņemsim, ja. Te ir 2 punktiņi. Tad pünktlich nozīmē punktuāli. Un šoreiz, tas tā kā laikā, ja. Esi punktuāli šeit, ja. Labi, tad mums ir 2 vārdi, rechts un links, kas ļoti vienkārši, rechts ir pa labi, links ir pa kreisi. Un tagad mums ir tāds vārds kā schon, kas ir jau, schon ir jau, un arī vēl viens vārds meistens, ja? Meistens. Un mēs patiesībā varam izveidot tādu tā kā schēmu, kur meistens nozīmē visbiežāk.
Un mēs jau zinām, ka immer nozīmē visu laiku, ja, always, angliski. Tad mums ir, un pēc tam ir oft, bieži, un pēc tam ir manchmal. Mēs jau šo zinām. Manchmal no angliski ir sometimes, oft ir often, meistens ir, nu, visbiežāk, ja latviski saka, un immer ir visu laiku. Un tātad šī ir tāda schēma, es varētu uzzīmēt, kur, jā, un tā iet ar biežumu, ja. Labi, ķeramies klāt vēl vienam vārdam, paskaidrojušam vārdam. Šitais nozīmē jau, šitais pa labi, šitais pa kreisi, es ātri uzzīmēšu bultiņu, varbūt ir mazāk Q. Tātad pa labi, pa kreisi, pünktlich, punktuāli, dort, tur, schon ir jau, un visu beidzot, mums ir tāds vienkārši īpašības vārds net. Nē, tas nav tīkls, bet gan jauks. Nets ir jauks. Es uzzīmēšu smaidiņu. Jā, tas ir net. Vai, piemēram, du bist net, tu esi jauks. Tas ir piemērs. Labi, ķeramies klāt nākamajai tēmai, nākamajai mazajai, tātad darbības vārdi. Tātad šī ir svarīga jau tēma, es palielināšu drusiņu, tātad darbības vārdi. Sākam ar anrufen, tātad anrufen. Šitais ir ļoti interesants darbības vārds, jo šitien patiesībā sadala šitās abas daļas. Vācu valodā ir tāda lieta, kur sadala divās daļās vārdus, nu darbības vārdus, kur šitais tā kā priedēklis, un šitais ir pats darbības vārds, un priedēklis pašā teikumā iet beigās, piemēram, ich rufe dich an, ja, vai arī diviem f. Tad ich rufe dich an. Ich rufe dich an. Jā, tad ich rufe dich an. Tas nozīmē, es tev zvanu, ja. Ich rufe, nu, es zvanu dich an. Un an, kur paliek beigās. Man visu laiku Discords atziņas, es ļoti atvainojos par to. Bet, jā, mēs liekam beigās pēc tam. Saprotam? Tātad, ich rufe dich an. Vēl viens darbības vārds, ko jums jāzina, ir, es nomainīšu smalku krāsu, tātad, vēl viens darbības vārds ir warten. Tātad warten nozīmē gaidīt. Ich warte im Bushaltestelle. Bet to drusiņ pēc tam, tos vārdus, tad warten, ja, gaidīt. Ich warte, du warst, wart, ja, vienkārši gaidīt. Tad pēc tam mums ir tāds vārds, kā vēl viens vārds kennen, ja, kennen, kas nozīmē zināt. Ich kenne dich, kennst du mich? Ich kenne dich nozīmē es zinu tevi, kennst du mich ir vai tu zini mani, ja, kennen, vienkārši. Kennen un warten ļoti vienkārši vārdi, kuriem iemācīties tos galonus, jo tur viss paliek tāpat. Vēl, tātad tagad ķeramies klāt vēl vienai lietai. Tagad par transportu. Svarīgākie transporti, ko jums jāzina. Vēl, nu, tāda lietvārdi. Der Bus, autobus, ja, der, šoreiz izmantojam. Die Straßenbahn.
Te atkal ir SC, ja? Es vienkārši uzliku dubultes. Man nav vācu valodā keyboards. Die Straßenbahn ir tramvajs. Tad ir der Zug. Kas ir vilciens. Ja, der Zug. Visi šito zinās nākamo. Das Auto. Ja, Volkswagen, ja. Das Auto ir mašīna, protams. Un vēl die U-Bahn. Mierīgi veiciet pierakstus. Šitais ir svarīgi atcerēties. Die U-Bahn ir tā kā metro, ja. Metro, tāds, bullet train, tāds, ja. Die U-Bahn. Un tātad šitie ir transporta līdzekļi, un mēs varam ķerties klāt pie kustības, ja. Ja mēs iemācījāmies vārcen un tā, kad mēs īsti kustēsimies, uz kurien mēs kustēsimies. Tātad šitie bija, ja, šitie bija transporta līdzekļi. Tagad mēs varam vietas sastādīt, ja, kur mēs dodamies. Tātad mēs varētu die Schule, kas ir skola, ja. Tad ir labi, šitais grūts vārds, die Bus Haltestelle. Tātad tas burtiski nozīmē autobusu gaidīšanas lietiņa, ja. Die Bushaltestelle, kas ir autobusu pietur, protams. Labi. Un šitiem abiem ir die, tad ir der Supermarkt, kas ir, protams, lielveikals, ja. Supermarkt. Un pēdējais vēl viens ar die Bahnhof. Jā. Die Bahnhof. Šajā tēmā vienkārši vislielākā daļa ir die ar artikulu die. Jāzina, tie ir der arī. Un, protams, das auto, ja. Un arī vēl arī jāzina tas te Fahrrad, ja. Fahrrad, es domāju, kas ir ritenis. Un tam artikuls ir das Fahrrad. Es uzrakstīšu ātri. Das Fahrrad. Fahrrad. Ja. Das Fahrrad. Un jā, šīs ir vietas, kuras būtu iesakāms arī iemācīties ar artikuliem. Labi. Mēs iemācījāmies lietas, ar ko braukt, un lietas, uz kurām doties. Varbūt tagad, un mēs arī iemācījāmies, kā gaidīt un zināt, bet kā kustēties, ja? Tāpēc mums ir jau vārds laufen, kā skriet, un fahren, braukt, ja. Ich fahre, du fährst, ja. Fährt. Tur izmanto ar umlautu, tagad izmanto to, piemēram, du fährst. Tūlīt umlauts. Du fährst ar radziņiem, ja, jā, tas ir šitais viens no darbības vārdiem, un te ir citādāk, te ir läufst, du läufst, tur ir citādāk, vēl citādāk, bet to jau mēs zinām, to mēs mācījāmies jau, tagad dažas citas lietas, vēl viens darbības vārds, ko jums iepriekš vajadzēja zināt, zēn, kas arī mainās formu, du siehst, sieht, ja, piemēram, du siehst. Tā viņš mainās, ja, es vienkārši uzrakstīju, labi. Un pēdējais zu Fuß. Tad pirms mēs sākam runāt, ar ko mēs devāmies, ar kājām būtu zu Fuß. Zu
Tātad Zufus. Man liekas, es te nepareizi uzrakstīju ar to te Ich rufe dich an, man liekas ar vienu F ir, bet Zufus, te ir SZ, ja. To jums jau jāzina. Ja. Zufus, tas nozīmē ar kājām. Šitas ir vienīgais izņēmums, ka nāks uz tā kā transporta līdzekļiem, un šoreiz ar kājām, nu tā, tas ir tā. Un vēl viena lieta, pirms es jūs traucēju par transporta līdzekļiem. Nē, nu labi, runājam par transporta līdzekļiem. Tagad tā, tad mēs pārmainamies uz Excel tabulu. Jā, mēs neesam neko šitā darījuši vēl, bet tagad būs Excel tabula, un es jums pamācīšu par formām, pareizām formām. Tad šeit būs vīriešu dzimta. Šeit būs nekatrā. Te būs sieviešu dzimte. Un izlaižam labāk daudzskaitli šeit. Šitā nav īsti svarīgi. Tad nominatīvs. Mēs nerunāsim tagad par ģenitīvu formu. Tas ir par grūtu pagaidām. Datīvu formu. Mit. Un mit datīvs. Atcerieties vienkārši, ka mit ir datīvs, ja. Labi. Un arī akuzatīvs. Jaunā lieta. Tātad, vīriešu dzimtā nominatīvs ir der. Piemēram, der bus. Nekatrajā dzimtē ir, piemēram, das auto. Un sieviešu dzimtē ir, piemēram, die U-Bahn. Ja? Es varbūt palielināšu visu šis. Būs daudz jāraksta. Labi. Papildināt tabulu šeit, kā es rakstu. Un tad ar mit es izskaidrošu tūlīt, bet datīvā būtu dem bus, būtu dem auto joprojām, bet būtu der U-Bahn. Ok, redzat, mainās, šeit ir der vīriešu dzimtē, bet šeit ir der sieviešu dzimtē, tāpēc, ka mainās forma uz datīvu. Šito iemācīties, ok? Un tātad akuzatīvs tagad būtu den bus, bet tas nav šitan aktuāli. Das joprojām ir das auto. Un arī die U-Bahn paliek. Bet šeit akuzatīvu formā es druskuņi papildināšu ar vēl vienu akuzatīvu formu. Labi, tātad tas ir out of the way, ja? Tagad varbūt kā būtu ar vietnieku vārdiem. Tātad, šitais būs baigais. Tātad ir ich, ja? Ir ich, nu, varbūt pabīdam uz priekšu. Šeit vienskaidlī, daudzskaidlī, nē, daram pirmā persona, otrā persona, trešā persona, ja? Labi, nominatīvs pirmajā personā ir ich, un arī vīri. Ja? Es, mēs, otrā persona, du, un arī jūs būtu citādāk, jūs būtu ļoti grūti šajā ziņā ir varbūt ir, ja? Bet es atstāšu pagaidām tukšu. Un trešā persona ir sie,
Un arī, protams, es. Un arī ir, kur var būt viņi, bet tas ir cits stāsts. Labi. Šitais out of the way. Ir mīr, un arī tūlīt. Tā tad būtu mīr, ja, un būtu uns. Tā tad būtu arī dir, un arī, un šeit būtu ir, īm, un arī, nē, nē, ir īm, ir, īm. Jā, šis out of the way. Kam, jā, kam, man, mums, tev, viņam, viņai, tam. Ok, akuzatīvs tagad. Pēdējais. Tātad būtu mich, un arī būtu, tātad arī būtu uns. Labi, tad būtu dich, tevi, jā, ko tevi, un būtu, jūs būtu euch. Low-key cooking, labi. Tas ir tas. Tātad vēl paliek, tad ir īn, jā. Tad ir arī zī un es. Jā, man liekas šitā. Es pats mācos tieši šo tēmu, bet visticamāk ir šādi. Šitos nevajag izzināt, es iekrāsošu saku. Ok, labi. Prove me wrong in the comments, labi. Un tātad mainly jāzina šitā. Uzsvars uz šiem. Jā, ok. Tagad par šito met daļu. Teiksim, es braucu ar kaut ko. Ich fahre mit plus tas vārds, ja? Ich fahre mit dem Bus. Ja? Es braucu ar autobusu. Tad šoreiz instrumentāls mūsu valodā ar ko ir datīvs. Ja? Es braucu ar autobusu. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit der U-Bahn. Ja? Te ir pareizais locījums jāzina. Un tagad vēl viena forma. Es zinu. Zur. Ja? Zum. Labi, es iepriekš minēju zu Fuß, ja? Bet tagad ir arī tāda lieta kā zum vai zur. Abi nozīmē uz kaut ko, ja? Piemēram, uz skolu. Un šoreiz es sastādīšu šādu vīriešu nekatrā. Ja? Vīriešu vai nekatrā. Un sieviešu zem, jo vīriešu nekatrā visbiežāk tiek lietots tā kā interchangeably formās. Parasti viņas tiek tāpat, jā. Un ar ko, jā. Uz kurieni, jā. Tā, šeit tad mēs izmantosim zum, šeit mēs izmantosim zur. Teiksim, mēs iepriekš iemācījāmies, jā. Šitās lietas, ja? Šitās lietas uz kurieni. Die Bushaltestelle būtu ich, ja mēs skatāmies tagad, ich fahre zur zur Schule, ja? Jā. Vai arī zur Bushaltestelle. Bet ja būtu der Supermarkt, tad būtu ich fahre zum Supermarkt. Vai arī training.
ja, training. Jebkāds training, karate training, būtu cum karate training. Okay. Un, jā, šitais ir šī forma. Un atceraties, ja lieto ar kājām, tad ir two foos. Ja. Un vēl, vai man ir ko sacīt vēl? Jā, es teiktu, ka vienīgi šīs formas atkārtojot. Es neesmu pārāk drošs par šiem. Jā, jā, jūs vēl, jā. Un arī šo visu atkārtojam. Jūs mājasdarbs visu atkārtot, labi. Un jā, tas ir viss.